Tracknams. Nu tad pagājās jāsaskana. Tad kaut kādā 40, kaut kādā 40, kura epizode. Kaut kur ap to robežu ir. Tad uz jūsu veselību. Bet, ceru, ka tu esi gatavs doties karā. Jā, kā jau šis te pērkona krusts teica, vienmēr gatavs. Vienmēr gatavs. Bet tā arī tagad izstāsta. Kā Visu laiku Delfos cirkulē. Jā, mums jau tagad, kurā valstī, Zviedrijā vai Somijā, te izsludināja jau brīdinājumu, ka vajag sagatavot 36 stundu somu. Bet mums jau to pirms cik ilgu laiku teica? Bet mums ir 72 stundas somu. Tā kā divreiz ilgāk, tāpēc vairāk jāpadomā. Pagaid, 72, tas ir cik? 3 diennakts. Jā. Bija. Nu kā, kas tur bija vajadzīgs? Viņam jau vajadzīgs? lielāka palīdzība būs. Jā. Numur viens lieta, ne pati galvenā, bet viena no galvenajām lietām, kas ir vajadzīgi, ir savi dokumenti. Tas ir tāds dokumenti, ūdens pudeles. Ūdens pudele, uzpildāmā. Uzpildāmā, ok. Tad bija trauki vai ēdama instrumenti. Ok. Rezerves higienas preces, zobu birsta, zobu pasta, tas arī lākuras kas vajadzīgs, ja tā skatās. Jā. Tad kaut kādas rezerves, tā kā drēbes minimāli, kaut kādas apakšveļi vai kas. Un tad vēl bija nazis, kaut kādas dažas tādas, teiksim tā, miscelēnijas lietas, ko vajadzētu līdzi. Tev tāda ir? Nazis ir, ūdens pudeli ir, kastroļi Bet ir. kopā viss salikt? Kopā nav, bet es varu izskrēdīt, fiks salikti vajag. Tā, kā, ja gadījumā kaut kas notiek. Jā, kaut kas notiek, un tad tāds pagaid, man Somijā salikt. Cik laiks Nē, man mamma laikam salikus, jā. Bet redzi, ka situācija ir nopietna, kad Tracknams jau runā pa karu. Jā, tad jau mēs zinām, ka nav vairs labi. Jā. Kas tās pa mācībām? NATO jau tagad būs. Tagad, kas te ir ap šo Tur bija reģionu? kaut kāds dokuments atsvešināts, kad kaut kāds paigais scenārijs, kad laikam Krievi uzvar Ukrainā, un tad viņi kaut ko izprovicē uz tā Suvalkiju gapu, uz tās Suvalku reģionā saucamajā. Jā, Tur kaut kas notiek? Mazais koridors. Jā. Tur kaut kas notiek, un tad viņi laikam tur nogriež visu, pārņem laikam, un tad uzbruk. Kas ir visticamākais scenārijs, kas būtu tā kā loģisks. Jā. Bet ja tagad Somija pievienojas NATO, tad jau... Tagad bija par to runa laikam. Tad jau uzreiz tas īsti nestrādāja. Tad vesela Somijas tā pierobeža ir tik liela, ka tur mierīgi var iebrukt arī. Jā, bet redz, viņiem neizdevās vienreiz. Jā. Domāju, šoreiz izdevies, nedomāju. Es domāju, tieši Somijai iebrukt Krievijā. Mēs varam sākt agrāk. Mēs varam negaidīt. Es domāju, nav jēgas vilcināt laika, kā jāsāk tagad. Jo, ir šis tā, kā ir pagājuši Eiropā, cik 80 pār 90 gadi gandrīz vai. Jā, kopš kaut kas ir bijis tāds. Un ir jau tā, ka visiem ģenerāļiem jau naginies. Jauniešu populācijai, tīpaši jauni vīrieši, arī jau 3 pēc kā. Jā, jo beigās par ko tiem maksā tiem armijniekiem? Jā. Un padomā, kādēļ mēs esam tik daudz jauniešu tagad? Jā, savairojušies. Vai kaut kā bišķi... Dabiskā atlas. Jā. Būs tā kā būs jāiet, tu gatavojies. Bet tas ir bišķi tā drūmi. Kaut ko smieklīgāk runā. Viena lieta, pa ko man jāpadomā ir, kas tu gribi būt? Snaiperis, mediķis, demolīcija. Demolīcija vai pairomēri. Mehanizētā vienība vai piromāns. Jā, es pat neesmu iedzinājies, kas tur var būt. Bet visi, es jau to teicu, visi, man pazīstamie, es būšu snaiperis. Mums beigās nebūs neviens, kas tā kā iet 1 pret 1. Es domāju, mums nevajag, mums vajag būt tādiem. Zini, tā kā šitiem meža brāļi. Tipo monkey warfare, kas guerrilla warfare, jā. Tā jau Latvijā tas jau aktuāli ir. Padomā, mums tik daudz meža ir. Mums jau bija meža brāļi. Jā. Bija tas, man liekas, mēs esam par to runājuši, varbūt arī. Mēs esam tieši par to kas iznāca ārā. Jā, 90. Viņš iznāca no meža. Bet viņš iznāca, viņš jau bija viņam bija kontakts ar cilvēkiem. Bet cilvēki apzinājās, ka viņš tur sēž kaut priekšā. Viņam bija kontakts bijis ar cilvēkiem, tā kā viņš nebija pilnīgi oblivious. Viņam vienkārši bija bail. Tieši tā. Viņam vienkārši bija bail. Bet runāja par ko citu.
Kad iznāca tas Bailo Džāš video? Bailo Džāš. Nu, tas tāds, ka iznāca salīdzinoši nesen bodycam video ieraksts, kur bija redzams, kā King Von, ka viņš vēl nebija populārs. Nu, kad viņš pat ķurķi sēdēja, tie ķurķi laiki, ka viņš gāja pie tā cietumsarga un lūdza to tā aizsardzību. Tā kā, citā daļā. Tā kā citā daļā, lai viņš nav kopējā pūlī, bet tā kā atsevišķi tādā nodalītā daļā, jo viņš teica, ka viņš ir homoseksuāls un viņš nejūtās komfortabli. Esot ar pārējiem. Tad tur bija video, kur viņš tieši to stāsta, un tur viņš bija tāds Bailo Džāš. Jā, viņš tā kā, viņš sūta šo... Gaisa bučis. Gaisa bučis sūta. Alleged Lil Džāš. Jā. Un viņš varēja vienkārši pateikt, un viss viņam nevajadzēja tā kā tēlot. Viņš tur tēloja, rīktīgi. Bet es skatījos kādu Ādams un Icūcipu šo snipetu, kur viņš kaut kādā šādi, es pat nezinu, kas tas bija, bet viņš apspēļ šito situāciju, un viņš viņam, Ādamam tas fojeks, kas tur bija, viņš skaidroja, jā, tas ir veids, kā tikt labākā vietā, blablabla, un tad viņš Ādams un Icūcipu, viņš prasa, was he gay though? Tā, un tas fojeks tā, I don't know none about that. Pagaid, viņš nebija gejs? Bet tas vēl bija labs, tā kā, kur King Von bija tā draudzene, kaut kā viņas kaut baby dāli, kaut kāda reperi, un viņi bija uzstatovējusi to King Von tā kā šeit uz rokas, un tur bija tā kā kaut kāda bilde, tā kā, damn, she jacking you off, un tā kā King Von seja vienkārši tu virsū skatās. Tas ir labs priko, īstenībā labi, tā kā uz to skatīties. Nu jā, ja es mirstu, manam partnerim arī vajadzētu uzstatot man seju uz rokas. Un Lil Džāš. Lil Džāš tagad. Bet es vispār pirmo reizi dzirdu par tādu lietu, ko darīt, ka ja tu gribi izvairīties no kopējā pūļa, ka tu tēlo geju. Nu, es domāju, Latvijā tas nestrādātu. Nē, es pirmo reizi dzirdu, ka ir tāda iespēja. Jā. Latvijā es nezinu, vai tur tā ļautu. Nē, es domāju... Tur īsti neļautu. Man liekas, tur nav baigā segregācija vispār. Jā, bet Latvijā ir vismaz cietuma izbēgšanas situācijas daudz. Pagājuši ir atceries. Jā, jau pagājuši ir. Cik reizes pēc kārtas? Man, ja gudīgi, skatoties apkārt, man liekas, ka tas bija kaut kas sarunā. Nu, tas nebija tāpat vien. Tur viņi kaut ko testē, kaut kādas mācības tās bija bez mazoja. Es domāju, nē, ka tas bija vienkārši... Sagadīšanās, domāju. Jā, jo tur bija, ka apskats bija kaut kādā ziņā, kā viņš īstenībā izbēga. Tur bija vienkārši ļoti liela sakritība. Nu, kā. Jo viņam atceries, tas maršruts vispār nebija izplānots, kur viņš bēg. Viņš aizbēga tikai savu partneru, to sarkandaugo. Labi, bet nevajag arī baigot nekādu plānu, ja tās ir mācības. Tev vajag vienkārši, lai ir tā ziņa, ka kāds ir lūs, ķipa. Bet es nedomāju, ka viņi tā to darītu. Nu jā, bet cik tur 2 fujaki izbēga? Vai 1. Nē, 2. Atceries 2. 2? Jā, bija 2. Pēc kārtas. 2 izbēga. 1 no cietuma, un tad otrs no ķipa vedot. Vai arī vienkārši tas cietums nav vienkārši ļoti drošs? Nu, ja šitā var izbēgt. Bet tur bija viens, kuru fočēja. Kāpēc Epsteins neizbēga? Epsteins, tu jau pārāk liels kalns grib gāzt. Jā. Šis man dzīvo Kubā ar Tupaku tagad. Jā. Un Michael Jacksonu? Nē, Džeksons dzīvo, man liekas, pēdējo ziņu, ko es dzirdēju, viņš Šveicē dzīvo. Šveicē. Viņš Šveicē ir apmeties. Viņš jau tur var iesties kārtīgi tur Bērnes publikā. Bērnes? Tu esi bijis tur? Nē, es esmu tikai Ženēvā bijis. Bet ne jau tā. Vienkārši lidostā. Nē, tur, vienlaik, ko es atceros, tad tās cenas kaut kādā 15, 14 gadā. Grieķu jogurts ar musli, kaut kādi 10 franki. Kurs ir kaut kādi 1,2 eiro ir tā kā 1 franks. Yeah. Tā kā 12 eiro grieķu jogurts maksā. Bet tas ir lidostā. Jā, bet tāpat tas jau diezgan liels indikators. Cik Latvijā tas maksā kaut kāds 7 eiro, 6? Jā. Vienkārši dubultā cenas vēl. Aizbrauc Šveici. Paēst. Nevar paēst nemaz. Tas jau tāpat kā Norvēģijā. Es esmu bijis Parīzes lidostā, un tur vienkārši tā kā... Parīzes? Jā, un tur ir vienkārši tāds hauss nenormālākais. Tajā CDG, Šarla Čārlza de Gaulle. Jā, tur. Ja, es teiktu, nē, bet
pēc visām lidostām, kuras esmu bijis, tomēr vislabākā ir Rīgā. Arī ar ko tur ir salīdzina? Ar visām, piemēram, Tu ar Abu Dabi, ar Dubai salīdzini. Labi, Dubai nē, bet kur es esmu bijis? Bet tu nevar salīdzināt ar Sietlas. Cik viņi ir milzīgāki? Labi, tad pieņemsim Tēgels lidostu Berlīnē, tā mazāk es biju. Tā ļoti liela. Salīdzinoši. Tu vari, man liekas, salīdzināt tikai ar Vīņu vai šito te ar Igauniju. Labi, Igaunijā īsti lidost nav. Labi, tur tā Tallinas, bet tur jau tie lidojumi ir plus-mínus tādi paši kā Latvijā. Tāpēc arī mums ir var salīdzināt. Bet Latvijā, vēl tādas, īsumā, es biju šokāts, ka es zināju, ka Lietuvā ir tik daudz lidostas, kur īsumā ir starpvalstu lidojumi. Padomā Palanga, Kauņas un Viļņa. Jā. 3 palielas lidostas, piemēram, no Kauņām tu uz Angliju un uz Togalu. Palanga tu vari uz Dāniju, uz Skandināvijas valstīm. Un tad Viļņas, uz Minsku. Uz Krieviju. Uz Krieviju aizlidot. Tagad var uz Krieviju aizlidot? Var. Caur Dubaju mierīgi. Vai caur Turciju? Caur Istanbulu vai Dubaju mierīgi. Es nezinu, vai tev ielaist, bet nopirkt biļetes tu vari. Jā. Vajadzēja kaut kā attaisnot sevi tur. Es tur... Nē, tu tā kā aizlido bez vīzes. Jā, un es saku, man bērnības sapnis bija redzēt Baikalu. Bet tu Maskavā esi. Viņiem pa krievisku mēģi tā kā. Un tā. Это мой sapnis. Это мой sapnis. Видеть Baikalu. Es tajā čokā ielūcīs. Bez vīzes atmaucas. Un beigās viņi to palaiž vaļā. Īstenībā, vai arī nē. Man liekas, tev pat Latvijā nelaistu. Krievijas nē, tev nelaist atpakaļ. Nē, teiksim, ka tu... bet tu jau nelido caur turieni, jā, pareizi. Jā. Ja būtu taisnais reizes no Rīgas, tad tev nelaistu. Jā. Bet tagad, ja tu aizlidos Maskavu no Stambulas, gribēji redzēt Baikalu, un tev palaiž vaļā, un tu tā kā brauc kaut sabiedrisko no Maskavas uz Latvijas pierobežu, un tev neielaiž Latviju ar pasu. Tā kā domāju, ka tas spieksēs. Jā, spieks taču. Viņam visu kaut ko var padomāt. Jā. Tādā gadījumā aizbrauks Kazahstānu padzīvot. Jā. Tur bišķi Astaņu vai kā bija? Astaņu, jā. Bet tagad saucās savādāk, man liekas. Vai arī nē? Nē, viņi nosauc tajā tā prezidenta vārdā, man liekas. Vienu to pilsētu. Grūti tagad atcerēties. Bet jā. Šautauts visiem Kazahstānas klausītājiem. Mums jau daudz ir brati. Brati, fuegi brati. Šis, kā sauc to aktieru? Tajā. Kurā filmā? Brati. Ne brati filmā, bet štajā. Tas, kas nomira Gruzijā? Nē, ar to swimsuit. Borats. Borats, jā, viņš no Kazahstānas bija. It kā, bet... Nē, vai no Gruzijas bija, es nezinu. Nē, Borats, tas tēls it kā, ka viņš Kazahstānas. Viņš Kazahstānas. Jā. Okay. Lūk, redzi. Kā tur cilvēki ir. Kā tur stulbi, pilnīgi. Bet Borats atcerās, ka es gāju ko 7. klasē. Es katru dienu gandrīz skatījos. Jā, es godīgi neesmu nostājies. Kas tur stāsts? Nekas tāds. Ja tagad atskatās, īsumā pat nav baigi smieklīgi. Vienkārši šoka faktoru viss ir. Jā, tas viņa tēls, man liekas, smieklīgi. Jā, tad, kad bija, arī tajā laikā, kad es to skatījos, tad bija arī populāri kaut kāda pranki YouTube'ā, tur. Killing my best friend. Jā, bija tas nevis Vlad TV, bet Vitalīvo, jā. Un tagad viņš bija kaut kādā live streamā ar to Niānu. Es pirmo reizi dzirdēju tādu fuju. Kaut kāds streamers vai kas. Un viņš arī bija Ādams un Icu podkāstā, kaut kādā couples therapy, kur viņš saka Ādams, Lena un viņš ar to savu girlfriend, jā, un viņi tur mēģina viņu pierunāt, tā kā uz pornogrāfiju filmēt. Un viņam kaut 19 gadu. Bet tas Vitalija arī viņš bija porņukā. Jā, viņš tās crazy nestāvēja. Jā, kaut kas tāds bija. Es kaut ko tādu atceros. Bet viņš taisīja tos tajā YouTube ērā saucamajā, tos prankus, tos fake prankus. Kissing girls on the street. Man patīk vislabāk, viens no tādiem prankiem bija, es nevaru teikt to vārdu, bet tā kā bija viens pranksters Los Andželosā. Viņš pat nebija baigi populārs, bet viņš bija tā, ka viņš uztaisīja biznesa kartiņu, kur bija tā kā N-vārds, bet ar vienu G, tā kā nightclub. Viņš bija tā kā, where is
Night Club. Viņš tā kā, viņš kaut kāds puskrievs, vai kas viņš teica, nevis Night Club, bet Night Club, kaut ko tādu. Viņš visiem melniem gāja klāt, viņš sāka viņu dirsties, viņš parādīja to vizīkārtu. Un viss tā, un tad tā kā viss safe pēc tam. Jā. Jā, un tur bija, laikam, tas Vitalijs, viņš turēja, laikam, Black Lives Matter to zīmi, vai arī tieši otrā, tipa White Lives Matter tajā hudā, kaut ko tādu. Un tur var redzēt tik fake, tur kā šie divi melnēti jau pēkšņi ierauga, tas what the fuck, un sāk viņam tā kā Vēl bija, es nezinu, vai viņam, bet kādam citam bija, ka viņš uzlika kaut Trumpa karogu pie mašīnas. Un ka it kā nāca daudzīt cilvēku tam. Jā. Un tas arī bija to fake. Trump car, to Trump car, jā. Es atceros, jā. Tas viss bija fake. Nu, visi tie pranki fake. Tajā laikā tas H3 bija beigās tā kā polīdzi tam visam. Un tad viņi pārprendojās uz social experiment. Jā. Tas arī bija, jā. Tas tomēr eksperiments, jā. Jā, nu tas tā. Nekas tāds beig dižans, nu. Mens tikai izsauc. Jā. Kāpskāla, tad iekavās, tipa. Insane. Zini kā, Latvijā vienkārši, ja tu gribētu tāds pranks, mums publika nav tik atsaucīga. Jā, tu vienkārši kāds svešinieks uz ielas tā kaut ko prasa. Jā. Mēs vienkārši paiet garām. Labi, kaut kādā pozitīvā asarā, kur viss tādi iedzēruši. Tur jā, bet ja tu teiksi, o šitādā laikā uz ielas, tu nevienu neuzrunās. Visi vienkārši iet tālāk, zini? Vienkārši ignorē tev. Jā. Ja vien tu neesi tā kā ar seju peļķi. Es tikko atcerējos, bija kaut kāds Vitalija, man šeit pranks bija kaut kāds tā kā islāmistu uzbrukums. Tā kā. Jā, tur divus fojekus arestēja par to, ka viņš laikam kaut kādā mākslas galerijā laikam kaut ko spridzināja vai tā kā fake kaut ko tipā lakot var. Kaut kādu tā kā, un kaut kādu koferi nomet. Jā. Un tur burtiski cilvēks skrien tā kā par savu dzīvību baidās. Tas ir prank. Viņus arestēja, man liekas. Tas gan smieklīgi. Tas ir tas viss tālākais variants. Nē, nu pareizi ir, tā ir kaut kā savs latiņš, zini kā. Jā, latiņš jau vienmēr ir. Jā, Latvijā nebija tāda pranksteri. Funface TV viņi netaisīja pranks? Nē, viņi netaisīja beigas pranks. Kas vēl tāda pranksteri varētu būt Latvijā? Nu, tikko kā bija? Gan arī pabeigts, tie jau tādi, bet viņi jau tādi, kam viņus var pielīdzināt? Bet viņi vairāk tad vienkārši nepatīkšanas taisa. Jā, nepatīk, nevis pranks. Nevis pranks, jo tur no prankiem beig tālu kaut kas ir. Jā. Bet tad... Mums tā publika nav tāda vienkārši. Jā. Mēs varam taisīt tā kā ne pranks, bet tā kā vienkārši liels izjoks. Atceries, ka bija par to indīgiem zirnekļiem, uz ielas bija tās lapiņas salīmētas. Jā. Jā, kaut ko tādu. Es esmu domājis par to, vai tā kā varētu kaut ko tādu uztaisīt, bet es neesmu pārliecināts par tām sekām, kas var būt. Bet saprot, vajag tādu vienkārši tādu, kas ir uz ticamības robežas. Nu jā. Ne jau tā kā, kad tev kritīs komēta. Nē, tur bija nevis par zirnekļiem, tur bija, man liekas, PRC vai par zirnekļiem. Jā. Kāds indīgais zirneklis, tāpēc, ka globālā sasilšana kaut kas tāds, un ka tur indīgais zirneklis. Tas bija labs. Varētu, bet es nezinu, vai tur ir kaut kāds konsekvences pēc tam nevar būt no tā viss. Ka tev reāli arestē, ķipa pat dezinformācijas izplatīšanu vai ko tādu. Nē, nu varētu kaut kā, nezinu, bildes informāciju izplatīt par pusfabrikātiem, arī kaut ko tādu. Mēs pozitīvi, tā kā ar pozitīvām sekām, ka cilvēki vairāk neēd McDonald's. Jā, jau maķītī tur kaut kā sakā, tas tā Burger King food lettuce incidents vairāk notiek. Jā, es teicu, man kaut kā vienkārši randomā YouTube'ā Explore tajā sāk rekomendēt vienu tā kā amerikāņu YouTuberi, kurš viņam tas mēģina, ka viņš dzīvo mašīnā, vienkārši tādā mašīnā. Un viņš katru dienu ēd maķīti no rīta, kaut to McGrill saucamo. Yeah. Viņš to ēd, viņš nedzer ūdeni, viņš dzer tikai Diet Pepsi vai Diet Dr. Pepper. Viņš to dzer, bet tā kā viņš izstāsta, tā kā mēs, viņš pilnīgi normāli izstāsta. Viņš nav tāds stresns vai kas. Un es tā domāju, tā diēta vienkārši insane, kas man liek aizdomāties, cik tomēr mums ir laba diēta. Jā. Es ēdu diezgan tā kā daudz ko. Es neēdu kaut kādu maķīti, visu laiku man dzeru ūdeni. Īstenībā nav tik slikti. Ir daudz fuju, ka viņš visu laiku maķīti mauc, kaut kādu kolu un tā tālāk. Padarīja kaut kādu diētu, tas taču nierēm. Zini kā, iedzert tik pa laikam nav slikti, bet katru dienu ūdenēs tad, protams, nekas. Man slāpst jāiedzer. Vai koliņu varētu padzerties.
Bet, nu, ja godīgi, tas arī nav attiecināms uz visiem. Jo, nu, piemēram, tu esi bijis Olimpijā pusdienu pārtraukuma laikā. Nē. Augšā, tur Nu, Hesītī, tur tur Hesītī? pilnē. Bet arī padomā, kur tur dabūt kaut kādas pusdienas, kaut cik siltas un tā, pa 2. Nu, cik tur 2 tie sieru burgeri? Man, bet, nu, labi, tu vari paēst no 2 sieru burgeriem, varbūt kāds var, es nevaru. Ja es ļoti gribu, es varu paēst no tā. Nē, nu labi, jā, tu, protams, bulciņi arī, bet, nu, es vienmēr eju uz to kārtīgo Kompleksās. Kompleksās. Po 4-20 kompleksās. Nu, ja būsim reāli, ja tu vai 2 siera burgeri kaut kādi ļevie Olimpijā, vai nu normāls pusdienas pa 4-20. Protams, ka 4,20. Jā. 420. Jā, tas ir maģiskais skaitlis. Jā. Kad Latvijā zāle legalizēs? Tas būs brīdis. Es gribu hotboxot mācu mašīnu. Braucot. Es atceros, kad man bija kaut kādi 12, 13 Tas bija gadi. lielākais Es sapnis. skatījos tos YouTuberi, kas vienkārši vlogo kā Custom viņi Grove hotboxo. 420, jā. Ka viņi hotboxo mašīnu, Jā. ko istabu hotboxo. Bet tur, cik es skatos Amerikā, viņi brauc, tā kā, uz kuriem brauc. Nu, viņiem nav tik liels tas, tā kā, protams, viņiem ir tie DUIs. Jā, Visi. bet arī tur jāatcerās, ka tie ceļi arī tādi ir vienkāršāki. Nu, Nu, arī, jā. tu brauc taisni vai pa labi vai pa Bet, kreisi. nu, jā, bet tas nemaina faktu tur. Bet labi, tur atkal ir 5 joslas. Jā, un arī tā viena josla platāk nekā Latvijā. Nu, jā. Bet nu, tur ir cits kaut kas, tur ir cits Tātad, nianses. ja tu uzkurīji Latvijā un brauc pēc tūs, tas meistarīgāks sēdi. braucējs. Jā, Nekā amerikāņi. Vietējais. Autošofers. vidējais. Jā, vidējais. Vietējais. Arī vietējais. Jā, tur jau nezinu kā. Nu, jā. Vietējais autobraucējs. Varētu īstenībā tagad uzkurīt. Bet vienīgais tad, kad legāli ir. Jā, kad būs legāli, tad uzkurīsim. Varētu tur. Kas būtu tāda Latvijas valsts iestāde, kur varētu kaut kur hotboxot? Tā kā tas Fulkrum atcerēs, viņš tā Jā. maķīšu tolot hotboxot. Varētu aizies kaut kādu ministru kabinetu Bet tolot. tas arī sen, kā viņš to dara. Viņš vienkārši šī tāds blāds, un viņš vienkārši mauc vienu pēc otru bez nekādas. Tā kā. Un plā. Hey guys, I appreciate it. Plā. Un mauc vienkārši to blādu. Ja kāds nezina Fulcrum, vai tas bija viņam nosaukums? Man šeit kā Fulkrum, jā. Jā, pasti iečakojiet, tas ir insane. Bet kur varētu? Nu, kaut kāds skolas tolotājs tas jau ir bijis. Nu, tur jau viss ir kaut ko pamēģinājuši. Jā. Tas ir tāds Kur sākās viss? skolas tolots ir, ja skatās kā skola, kur ir kaut kā drošs vai nedrošs, tā ir tāda palēkā zona. Jā. Tur nav likuma bez man. Jā, kur tā kā var būt ļoti slikti vai ļoti labi, vai tieši pa vidu. Tur nav nekad slikti vai labi. Jā. Pirms kaut kādas, viens matemātikas klases, tur vienmēr Jā. depresīvs. Jā. Jāmācās kaut kādas funkcijas un logaritmi. Tā aizies toleti, tur mošaru uzkurīt. Jā, mošaru uzkurīt. Ja pareizi ir publika, tur ir klāta. Jā. Ja tur arī var kāds nostačīt tevi. Jā, tur jāuzmanās no rēts. Jā, tur stučītāji pilns ir. Jā, kur varētu uzkurīt Saimā. Ja domāju, Saimā, tajā tribīnēs. Jā, tur aizmugurē kaut kur sēž. Jā, to varētu uzsīt 24-hour challenge. Es redzēju kaut kādu YouTube shortu, kur bija kaut kāds punkts, kas tur visu laiku reviewo kaut kādu zāli no visādām valstīm. Tur brauc kaut kāds gadgets. Un tur bija tā, ka ieliec dēbu iekšā, un tad uzspied tādu tvertni. Viņš piepilda pilnu dūmiem, tad velc iekšā. To vulkānu sauc? Tādu maziņu vulkānu. Maziņu. Un tad tu tādu Prusaks jau mauc to vulkānu, man liekas. Jā? Jā, viņam, man liekas, bija, jā. Kādā laivā viņš? Nē, es nezinu, vai laivā, bet man kaut kā ir atmiņā iestāties, ka kāds Twitchā. Jā, Twitchā, Viņam man vēl liekas, jā. sponsorējuši tas te PlayStation, zini? Jā. PlayStation Latvija. Un vēl monsterīts? Jā. Šo mauc vulkānu. Jā, bet īstenībā Tas ir live. tagad viņš pelna vairāk ar širo te nekā Jā, viņš, man liekas, pirms kaut kāda mēneša izlaida dziesmu jaunu. Viņš to te NYC otro daļu. Unreleased footage. Jā. Nē, kaut kāda parasta tāda, pat to jūs vērtējat paši vai labi vai slikti. Būs jānoklausās. Jo tagad ir vēl, kas vēl nesen izlaidz. Joey ir izlaidz albumu, pie kuras izlaidz ārā, godīgi. Jā, es nevaru, tā kā tas slept priklaus bišķi jau pat tālu. Jā. Neizbaudām. Un tad vēl 21 mežons izlaidz, kurš arī nāc noklausījies. Bet akadēmiks saka tā kā kaut ko tur, ka šis ir viens no labākajiem šī gada albumiem. Bet Šī ir ganvārs. Jā, un viņš tā saka tur. Tas tējum. Viņš to var teikt tad. Jā,
Nē, no akadēmiks jau vispār tāds interesants individs. Viņam tas cirējis tās lietas, ko viņš tur saka Twitterī vai kaut ko. No, jā. Bjānas guys, vai kā bija tas tweets? Jā, Bjānas guys. Do you ever spend the whole day milking your shit on Chatterbait? Nē, tur bija Fellas. Bet kā bija tas Fellas? Be honest. Bjānas Jā, Fellas? kaut kas tāds. Nu, vienkārši šogad viens ļoti labs tweets no akadēmiks. Viņš jau ar Selīnu Pāvulu bija kopā. Viņš jau vairāk, viņam jau kaut kas sal ir. Un viņš visu laiku sēž tajā Twitchā. Es atceros, bija kaut kāda... Viņš Twitchā laivā? Jā, es nostījos. Es nezinu, vai tagad Twitchā mums tagad kaut kādā kikā vai kas vēl ir tās opcijas, bet viņš vienmēr tā kā... Bija kaut kāda, kad Drakes izlaiž albumu, viņam vienmēr bija prikals, ka viņš sāk dzert Heniju. Tā kā piedzerās. Divreiz, ka viņš aizmiga arī kaut kā. Tas īstenībā būtu labs. Bet cik es tagad jau, cik es apzinos, Drakes izlaiž visu laiku septembrī katru gadu, jā. Tāpat kā iPhone. Man šķiet, ka jā, nu uz oktobru, tā kā. Jā. Man liekas, septembrī. Jo oktobrī viņam dzimšanas diena ir. Saproti? Tāpēc, jā. Nu, jā. Bet nē, es atceros tas, kā bija tas, kur bija emoji ar pregnant woman. Certified Lover. Jā, Certified Lover. Tas bija tošana septembrī, es atceros, vai pat oktobrī. Man liekas, jau oktobrī. Bet šis arī bija tas. Viņš, kroči, vienmēr vienā laikā izlaiž. Tas kā ir nice. Tur vismaz var tā kā... Nav tā kā kaņē kaut kādu randu. Bet labi, viņam jau arī, ja godīgi, nu, ir 2-3 labas dziesmas un pārējais nenormāls fillers ir. Es tā neteiktu. Viņam, nu... Jā, pa Drake iet runa? Jā. Nu, šitas albums tas diezgan safe bija, godīgi. Tur bija vairāk pa 3 dziesmām, kuras bija klausāmas. Nu, es teiktu, nē, bet tik un tā, lai vai kāds tas albums būtu, tu viņu pabambo mēnesi, un tad viss, jā. Tāpēc, ka tā ir popmūzika. Nu, viņam nav tāds dziesmas, kas paliek uz ilgu laiku. Nē, tā nav domāts arī, man liekas. Jā. Viņš jau tagad to streamo. Jā, kā viņš tie steikā spēlē visu laiku, kaut kādu ruleti un ko tur. Bet viņam pabam tā samaksāja. Es saprotu, tas viņu viss laimes vienkārši tā kā jau iestatīts. Viņš drīzāk dabūtu to plus vēl kaut ko. Bet nē, viņš karoči, es redzēju kaut kādu fragmentu no streamu, viņš teica, write your thoughts in the shot. Jā. In the shot vai kaut ko tādu. Anita Maxwell. Jā, Maxwell, vai ko viņš tur shot, in the shot. Viņš tāds ļoti zestī puns ir. Bet tā kā šitas te, tā kā izpētas speed. What you think, chat? Bija vēl video, kur viņš pateicās, ka kaut kāds punis noziedoja 20 centus. Thank you for the 20 cents. Drakes? Jā. Bet tas diezgan tā kā, nu, laba lieta, ja pastāst, nu. Ka viņa tā kā prātā. Nu, ka viņš redz tā kā, ka viņš pasakās par kādu ziedojumu. Jo parasti jau tie streameri vienkārši ignorē. Nē, es skatos kaut to H3 dažreiz streamā. Nu, tagad ne, karoši kaut kādreiz. Un es skatījos, un viņam vienkārši, un to es arī bišķi nesaprotu, viņam vienkārši met kaut kādus sotakus, tipa sotakus, 50, 20, 50, 20. Es domāju, kādi jēga ziedot viņam? Viņam jau tā ir tik daudz naudas, viņš sapelnīs tik daudz naudas, kādi jēga ziedot vēl? Es teiktu, tas ir ļoti izteikts Amerikai, tas tā kā tas personības kults ap tām slavenībām, nu, ka ir tie superfani. Un arī tagad, kad ir internets, viņiem tādas, savā ziņā, viņi izveido savā galvā tādas ļoti tuvas attiecības. Jā, savā galvā, jā. Un tāpēc viņi domā, ka tā kā, tas cilvēks viņa labākais draugs vai kaut kas tāds. Nu, ka viņš tev visu laiku par tevi domā un tā tālāk. Viņš visu laiku livestreamo un redz citreiz tavus ziedojumus. Viņš viņu pamanīja. Jā. Bet īstenībā, tā, kad tur viņi parunātu, tā kā īstajā dzietu uzreiz apnikt, viņš palielina. Tā kā tā galvā tas viss imidžs, kas ir uztaisīts, tas ir daudz vairāk. Tāpēc jau saka cilvēki, ka baigi stīzli satikt savus elkus. Jā, nevajag arī. Jā. Viņa galvā ir, tavā galvā ir vairāk nekā īstenībā kaut kas. Beigās tas arī vienkārši cilvēks. Jā, viņš prosta cilvēks. Man nekas te nav. Un bieži vienkārši cilvēkiem, nu katram ir cilvēki, kas viņam nepatīk. Varbūt viņš īstenībā ir tāds cilvēks, kas tev nemaz nepatīk. Tev vienkārši patīk tas ideja ap viņu. Jā. Tā ir daudzām lietām. Nu jā. Bet mums arī vajadzētu livestreamot sākt. Mums vajadzētu kaut kādu, kas būtu tāds spēles. Tā kā mums tik gūst. Five Nights at Freddy's livestream. Mēs ir viens viewers, tipa. Tas es iegājis, lai skatītos. Un mēs tur tā kā tēlojam. Tas tā Foxy jumpscare.
Es tā, Ne, mēs skatāmies laivā. Es vispār vakar paskatījos. FNAFam ir kaut kādas 7 daļas. To movie? Nē, spēlēm. Tagad jā. Tur nenormāli daudz ir. Jā, viņi jau pampo visu laiku ārā. Es atceros, pirmo skatījos, kā PewDiePie spēlēja. Jā, un tad es skatījos kaut to lore, to FNAF lore. Jā, kas tas? Nu, kā tās animatronikas tur vispār eksistē. FNAF lore. Cik bailīgi bija. Varētu FNAFu spēlēt, protams, Minecraftu, bet tajā 2B2T Jā, 2B2T. Pirmais streams, 24 hours stream, kā mēs gaidām rindā. Mēs esam kaut 15,000. Es tas Henijs atzērušies, tā kā gaidām rindā. Un beigās, kad mēs teikam, mēs jau guļam tā. Jā. Mums izkiko ārā. Tā man vairākas reizes bijis, ja kā sazina 2B2T, tas anarchijas servers, kurš ir baigi vecs, karoči visi tur grib tik spēlēt. Un es tur vienreiz nogaidu, kad es tiku, es nogaidīju burtiski 15 stundas, man liekas. Bet tad tev vajag to prēmiju par 20 eiro. Tad tu esi kaut kāds 100 rindā. Jā, tur tas priority queue. Tad gan varētu. Bet 20 eiro, lai Minecraft uzspēlētu. Bet tur bija nesen tur bija drāma par to serveri nesen, kad kroči viņš ļoti ilgi laiku bija tajā kaut kādā noteiktā versijā. Viņi negribēja updateot, jo tur, karoči bija grūti. Karoči beidies, kas sabojās to visu experience. Vai vienkārši nespēja pavilkt tas serveris, vai kas viņam tur bija. Un tad viņi beidzot updatetoja, bet viņi izdzēs kaut kādus vecos čankus, ķipa. Viņas jau sabojāja to bišķītei, un tur ir tas community tik tight, kad viņi sāk normāli procesēt par to, un viņš atgriez atpakaļ to karti. Jā, tur es skatījos arī par to kaut kad atpakaļ, kāpēc nevar updateot, jo vienkārši tur būs arī kaut kādi nenormāli trāki exploiti, kas jau ir atrasti parasti. Jā. Un lai viņus salabotu tajā serverī, būs baigais čakars. Jā, jo tur es īstenībā skatījos par tiem exploitiem, kas tur iepriekšējais, tur ir burtiski vienkārši tādi, pilnīgi tāda sarežģīta programmēšanas type shit, kā viņi tur eksploitē to visu to serveri. Tur reāli jābūt autistam, lai kaut ko tādu atrast sākumā. Jo, vienīgais lieta, ko man patīk taisīt, ir kaut kādas redstone paslēptās durvis. Trapdoor. Nē, tā kā, ka tu klīns un tad tu pieniņi atverās vaļā. Jo tur ir pressure plate. Pressure plates, jā. Un tas vienīgais, ko es māku, un tas vienīgais, kas man šķiet tāds super krūts, ko es varu izdarīt Minecraftā. Pressure plates. Bet, protams, ir tā lieta, ka zombijs var ienākt mājā iekšā. Tad tur jāuztais kaut kāda cita sistēma. Ko tur varētu? Nezinu. Kaut lavas kaut kādu uz šo tā. Jā. Bet Minecraftā arī ir uztaisīta tā kā datori Minecraftā. Jā, ķīpa. Domāju, tas ir crazy. Tā kā simulācija. Jā. Padomāju, tas jau tagad tas Inception. Es redzēju to Inception. Jā. Man nepatīk tādas filmas vispār. Man neesmu baigais fans tādām baigi amazing CGI movie ķipa. Tur jau CGI ļoti maz bija. Cik tajā arī, bet tā ir pat ideja, zini. Jā, man patīk. Un tas Roberts De Niro bija. Leonardo DiCaprio. Jā. Ne jau De Niro, es sajauc DiCaprio, jā. Viņš tur, man liekas, neiedarījās bija šī. Es domāju, viņš iedarījās ļoti labi. Man kaut kā vienkārši asociēs, viņš ir... Ar ko? Ar Wall Street vilku? Arī, vai ar Džeku no Titanika? Ar Titaniku, jā, vairāk. Bet tur man patīk, tie visi aktieri bija ļoti precīzi trāpīti. Tas bija interesants. Ar tādām filmām īstenībā man ļoti patīk Interstellar. Tā arī labi. Tas pats režisors ir, kas tā Jā, bet es skatījos Inception ar to pašu domu, ka tas pats režisors un ka būs kaut kas līdzīgs. Bet es nesajūtu to vibe, no kāda es sajūtu no Interstellar. Man patīk Interstellar, jo tur bija vesela cepšanās tajā, kad pirms viņi izlaida, ka tur melnie caurumi varbūt netiks precīzi attēlot, bet beigās tas režisors pats konsultējas ar astrofiziķiem, kā pareizi attēlot uz filmas. Baigi interesanti. Man patīk, ka arī tā zinātniskā precizitāte ir. Protams, par to tārpējām un kā tur viņi tur ceļoja tik tālu. Protams, tas jau bija tāda ārpus realitātes, bet tāpat ļoti interesanti filma, man patīk. Kāpēc beigās ir tas, kur viņi dzīvo? Tur ir kaut kāda saistība ar realitāti, kad tajās beigās, kur viņš atrada laikam to sevi vecāku vai jaunāku, es neatceros, ka precīzi, kur viņš dzīvoja tajā riņķī. Neatceries? Kur viņš tajā kapsulā? Jā.
kur tā meita bija veca. Laikam. Man šķiet, ja godīgi, tas ir tāds jau samākslots, jo tur bija kaut kāda teorija, es lasīju, ka tā kā viņš īstenībā miris, un tas ir tieši tas, tā kā, zini, pirms nāvis tas pēdējās sekundes, kad tu visu tā kā dzīvi redzi un tā tālāk, ko tas ir tā domāts vairāk. Okay. Bet tā viņš to grāmatu tur kustināja. Jā, man šķiet, tas bija vienkārši, nu, tā kā, es pat nezinu, es līdz galam nesapratu, es neesmu baigi tur. Man patīk vienkārši man patīk tie vizuāli. Jā, man patīk, ka viņš tur uz tām citām planētām nosēdās. Jā. Tā Miller planēta man vairāk patīk, jo tur... Kura? Kur tas ledus bija? Nē, kur bija tas ūdens? Ūdens, tie lielie viļņi. Jā. Cik tur viņi pavadīja kaut kādas dažas stundas un pagāja kaut 10 gadi. Jā. Tas jau vispār, kad tu ceļo kosmosā, tu jau ceļo arī laikā bišķīt. Laiks ir relatīvs, teiksim tā. Mēs sākam runāt par kaut ko, ko mums vispār nav priekšstats. Jā, mums laiks ir relatīvs. Jā, tārpējs. Tā ir interesanti. Tādas ir. Kosmosa filmām ir ļoti grūti nošaut greizi. Jā. Vienkārši viņš jāuztais tādas atmosfēras. Jā, vēl bija ļoti labi. Jo, piemēram, man Star Wars nepatīk. Man patīk, bet ir laba filma Ad Astra arī. Jā, kur ir Brad Pitts galvenajā lomā. Brad Pitts? Brad Pitt. Viņš tur arī kaut kādi tur ir vairāk par to, ka cilvēks ir tikusi uz visām planētām, tā kā Saules sistēmas. Viņš kaut kādu savu sensi brauc meklēt uz to Urānu vai Neptūnu, kaut kādu orbitu. Baigi interesanti. Tur arī tie skati smuki ir, zini. Un arī tāda vairāk tāda emocionāla filma, ka tur, zini, tur redzi, un tas nav tikai tā aureka pasties planēta. Ka tā diezgan interesants. Nezinu, viņa nebija tik labas atsauksmes kā Interstellar, bet bija ļoti laba, manuprāt. Labi skatām vielu. Saucamā skatām. Domu graudu tur ir. Daži. Nu jā. Jā, jāsāk uz teātri iet. Un Dieva dēļ aizveriet ciet savus durvis. Aizslēdziet. Lai tas te aizlikties paņēmies priekšā. Es nenoskatījos to, es vienkārši redzēju to reklāmu. Es arī to reklāmas klipu. Jā, kā sauc reklāmas klipu? Kā īsajā versijā? Reklāmas rullis. Kaut kas tāds, jā, tur bija, ka viņi gāja iekšā kaut dzīvokļos un tā kā pārmet cilvēkiem, kāpēc durvis nav cietais laikam. Tagad arī uzaicināt kaut kādu vispār. Es par to negribu runāt. Saskaņa. Nils Ušakovs. Tagad jau, kad viņš arī, teiksim tā, nolaidīsies, savu karjeru pabeigs šajā Eiropas parlamentā. Jā. Allegedly. Kas tur? Tā kā Dombrovskis jau arī. Jā. Un šis te... Premjeras. Kā sauc to vienu fujeku? Neatceros. Kurš tagad baigi aktīvs Eiropas šajā te? Kas bija cepienā lampā? Tas tagad domāju. Kas vēl tiktu kā bija aktīvs? Neatceros. Baidos samalot. Ieps? Jā, Ieps, jā. Ieps. Viņš tāds sencīns randam. Kas ir? Tā jau nav slikti. Viņš ir kaut ko pastāstīt, kā kaut ko tur. Kaut ko jau, jā. Vismaz viņš ir atklājis formā, kā iesaistīt jauniešu politikā. Jā. Ka viņš to pasniedz tā vienkāršāk. Arī... Rosļikovs arī jau baigi šitajā te tiktu kā bija pirms vēlēšanām. Jā. Bet tas jau nepavilk uz. Širam te Latviju pirmajā vietā arī bija tas 16 gadnieks, kas tā kā... Baigi reklamēja. Jā, tas, kas atceries bija, mēs skatījāmies. Varbūt. Tas nebija viņa dēls kaut kāds? Nē. Viņš no Liepājas kaut kāds man šeit bija. Kaut kāds no Liepājas. Viņš tur baigi stāstīja, es būtu politiķis. Un kad 16 gadu. Jā, es būtu politiķis. Un viņš bija viens no tiem, kas tieši ar Šleseru bija pie tās Rīgas pils. Viņš bija tas, kas tur arī tā skaļrunā runā. Es aizmirsu. Viņiem bija kaut kāds tāds? Jā. Sajiet. Jā, bija kaut kāds tāds. Vai ne pie Rīgas? Kaut kur viņa auroja. Kā jau vienmēr jau vajag tādu partiju, kurš daudz dos. Jā, tā bija pirms tam Globzems. Jā. Tas jau tagad ir šķīries Spānijā. Viņš jau nav Spānijā, viņš ir atpakaļ. Jā? Jā. Viņš jau pateica, ka tur arī sūdīgi esot. Jā. Tomēr. Nabaga tagad viņš uz Jaunlatviju pārvāksies. Jā, viņš saka, pie Riekstiņa brauks. Ar to vienu māju. Tur jau viss ir nodedzis. Tur ir tā, ka tur ir kaut kāds būva aizliegums, ka tur nemaz nedrīkst celt pāri tiem noteiktiem māju skaitam. Viņš jau visi jau sametušies, viņam jau zeme rokā. Jā, pareizi ir. Un jā, es nezinu, es jau labprāt arī gribētu. Vai ne? Kādā Fidži Jaunlatvija. Jā. Tas jau nebūtu slikti, ja godīgi tā. Jā, bet
Bet, nu, jā, tas kaķis trinās. Kaķis trinās un andamā. Uzdrošinās. Visu domgraudu izjauc. Jā. Kas tu esi vispār? Ko tu šeit dari? Ej prom. Ej gulēt. Viss, tiši. Lūk tā. Jā, nu tad es domāju. Tu varbūt arī nevilksim garumā. Tieši tā var tādu vienu īsāku. Un tad jau... nākošreiz, ja skatīsimies kāds laiks ārā, jā. Varētu kaut ko... Varētu iekšā. Pie dabas krūts. Jā, pie dabas krūts. Tagad jau var visur. Nav problēma. Labi, Nav vispār. Dāja, tad tiekās arī Derči.